iegāja mūsu aizsardzības zonā tur, bet tika apturēts Kontiolu. Un pirmie vārti šajā spēlē. Diezgan negaidīts pavērsiens. Miķels Rēdliks šķiet. Jā, Miķels Rēdliks. Tas ir Miķels Rēdliks. Viņš izgāja un viņš arī iemetā. Iespēja robežās, protams, mēs tam pasekosim. Teiksim jums, kas tur notiek tagad. Un vārtī Lauris Dārziņš, Jānis Sprukts. Iepriekšējā spēlē bija Sprukts Dārziņš, tagad Dārziņš Sprukts. Rēdliks jau bija gatavs arī metienam. Jāni. Bijām ļoti tuvu trešo vārtu gūmām. Sprukts. Un vārtī! Lieliski. Krišjāns Rēdliks. Krišjāns Rēdliks pieslēdzās uzbrukumam īstajā vietā, īstajā brīdī 3-0. Vēlreiz atkārtojumā. Sprukts vienkārši filigrāni piespēlēja. Un arī Vārtsargs šajā situācijā jāsaka, ka pārāk tālu, bet patiesībā viņš jau bija gājis uz Sprukta metienu. Jā, un nepaspēja atgriezties īsi. Tagad Altonēts saņem ripu no ļoti asa leņķa metu. Vēlreiz. Un izskatās, ka ripa ielido vārtos. Jā. Folks pirmo metienu atvairīja un, teiksim, vēlreiz ļoti apstrīdamu noraidījumu. Mūsu komandas sastāvā, Kontioli izdara metienu, iekrīt ripu vārtu. Uz metienu pozīciju. Un zaudējam vārtus. Jā, ļoti ātri. Visu izdarīja mainieki. Šķiet, ka Envers Lisins tagad trenerim. Fjodorovs pats arī iemeta tieši augšējā stūrī. Viens pats viņš. Šeit mums iesardzībā esam vadībā 3-2. Protams, ka gribas jau, lai būtu vēl labāk. Un vārti! Ripa ir vārtos, aiz sarkanās līnijas. Lauris Dārziņš. Miķelis vēlreiz pieslēdz pārliecināties, ka Ripa tiešām ir šķērsojis sarkano līniju. Tieši tāpēc, ka Lauris nospēlē tik asprātīgi uzreiz. Apspēlēja saču šovu, met mazliet vieglāk būs, bet patiesībā nebūs. Tikpat smagi būs, jo joprojām tukši ir Magnitogorskas komandas vārti. Un slīd, Ripa slīd vārtos! 5-2. Jānis Sprukts. Jānis Sprukts pieliek punktu. Lieliski izturēja Rīgas Dinamo šo Magnitogorskas milzīgo spiedienu un 5. reizi Ripa ielido, skatieties, skatītāji ieviet prom. Viņi vairs netic, ka viņa komanda kaut ko var glābt un nevar vairs neko glābt. Bet cīnījās līdz pat beigām. Kur vēl labāks scenārijs, zaudējot 2-4 un kļūdās? Šeit Altonēts, protams, pārvērtēja savas spējas. Jānis Sprukts ļoti augsta cenība. 2, cik vēl tur jāspēlē. Vēl jau mums ir mazākums, cik mēs 3-5. Skatāmies. Te nevajag. Bija tiešām vēl vairāk spēlētāju vārtu priekšā.